baidos kļūdīties, cik daudz cilvēki neko nemaina, neko neuzsāk savā dzīvē, tikai tāpēc, ka viņiem bail no neveiksmes. Padomā, kas var sliktākais notikt? Ola uz galda, un vai tā tomēr ir jauna pieredze, kas ļaus tev attīstīties tālāk? Bailes no neizdošanās, ko citi par mani padomās, tas ir tikai traucēklis, kas stagnē mūs. Saproti, neveiksme, tās nav beigas, tas ir tikai ceļš uz panākumiem. Visas manas it kā neveiksmes ir tikai stiprinājušas man, palīdzējuši man attīstīties un nonākt nākošajā līmenī. Padomā, kas var sliktākais notikt, ja tev neizdosies pirmajā reizē? Nē, es tev pastāstīšu. Sliktākais, kas var notikt, ja tu vispār nesāksi, vot tas ir zaudējums. Tad, kad tu sāc kaut ko jaunu, jā, būs kļūdas. Manā gadījumā tā bija ola uz galda, bet tu vari mēģināt vēlreiz. Tu vari sasist 100 olu, bet beigās tev sanāks ideāla omlete. Es gribu, lai visi cilvēki saprot, ka viss ir iespējams, ir vienkārši jāiet un jādara un jārīkojās. Ja tu kaut ko gribi un tev sirsniņā visu laiku tāda sajūta, ka gribās, bet bailes, saņemies, ej un dari pamazām kaut vai maziem solīšiem. Uzraksti man, atstāj kādu sirsnīgu veiksmes stāstu komentāru to, ka kāds ir ļoti baidījies, bet beigās ir saņēmies un šobrīd ir ļoti laimīgs un nevienu mirkli nenožēlo. Lai tev izdodas!